Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien es vēlos padalīties, kā aptuveni pa budžetu 40 eiro es uzbūvēju, manuprāt, ļoti funkcionālu malkas novietni, kur arī malka ļoti labi izžūs. Kas būs vajadzīgi, ir 3 šāda tipa kivi bloki ar 2 caurumiem. Pamatkonstrukcijai es izmantoju 7 brusītes. Es domāju, to izmēram nav milzīga atšķirība, bet konkrēti šie ir 9 cm reiz 4. Vispirms es saliku 3 brusītes šādi. Es uzlieku šito bloku, lai viņš nekustētos. Šis arī principā ir viss dizains. Vēl es varbūt saskrūvēšu naudas kopā tos galus. Tas pat īsti nav vajadzīgs, bet tā kā es plānoju viņu izmantot ilgāku laiku, es to izdarīšu. Varbūt ielikšu pa vidu vēl spacerus. Jā, tālāk vienkārši saskrūvēšu naudas kopā, bet idejiski var jau sākt kraut malku un viņš viņu noturēs. Tālāk, kad 8 klucīši sazāģēti, tos var ielikt starpās. Vismaz es nevēlētos teikt kaut kādus specifiskus izmērus, jo vairāk vai mazāk šito projektu var taisīt no tā, kas jums jau ir. Un tas arī būtu mans ieteikums. Un, principā, šis ir tāds tā kā budžeta variants.
pamatā šāda ir tā konstrukcija. Principā man ļoti patīk, ka nav nepieciešami nekādi pamati. Es domāju, lietu kaut kādu betonu vai kaut ko tam līdzīgu. Viņas var pārvietot, var nolikt jebkur, un uzstādīšana prasa stundu līdz 2, un izmaksas salīdzinoši zemes. Tālāk jau var skatīties, var pārlikt pāri sīs, ko es arī vispār darīšu, lai pēc tam es varu uzlikt jumtiņu, lai malka nelīst. Bet, principā var arī, ja jums nav tik gari dēļi, var arī uzlikt plēvi vai jebko, šeit var modificēt to dizainu un visu kaut ko darīt. Bet jā, konstrukcija ir stabila. Tā ideja ir tāda, ka faktiski tie dēļi ir ieķīlēti tajos kivī blokos, viņi īsti, un attiecīgi, kad malka šeit ir sakrauta, svars ir liels, viņš spiež uz kivī blokiem, bet kivī blokos ir ieķīlēti dēļi, un attiecīgi tas neļauj nekam sagāzties, un konstrukcija vispār ir ļoti, ļoti stabila, ka tā tiek uzbūvēta. Papildus stabilitātei es arī pielikšu sīs, kas faktiski vēl vairāk notur, un tad palika arī iepriekšējais dizains vēl stiprāks. Šāda ir gatava malkas glabātuve. Kā jau iepriekš minēju, visdrīzāk, kad es uzlikšu jumtiņu pa virsu, kāda es vēl neesmu izdomājis, vai no kaut kāda ūdens necaurlaidīgā finiera vai to pašu siltumnīcu jumtiņu. Bet, labi, tas nav tik svarīgi, jo jumtiņu var uzlikt vienkārši, ja ir šīs. Visur principā ir piekļuva gaisam. Tas arī ir ļoti svarīgi žūšanas procesam, gan no apakšas, arī man patīk, ka viņš ir nedaudz augstāk kā paletes, nav tik zemi jāliecās. Gan no sāniem, gan principā, no augšas var atstāt varbūt nedaudz lielāku šķirbiņu, lai arī notiek gaisa cirkulācija. Bet jā, tas ir kā es izgāju no situācijas. Es ceru, ka jums patika šis video. Varbūt, ja ir kādi ieteikumi, kā uzlabot dizainu, ierakstiet komentāros. Paldies!